Čau, man skatītāji, ir palikuši principā nepilni 2 mēneši līdz 25. gada drifta sezonas sākumam, un ir jāsāk beidzot gatavoties. Man Fords joprojām ir bez motora, viņš ir izjaukts, jo notika šādi izjuka virzulis pēdējā driftbašā, un tad rekur man ir atbraucis vesels klucis, no kur es paņemšu virzuļus, klaņus, kloķeni. Vispārēji atstāšu savējo no savu motoru, bet izdarīsim dažas izmaiņas uz šo sezonu. Es zinu, kad viņu vajadzētu uzkalt. Visdrīzāk uzkalšu es arī šo motoru, bet to darīsim sezonas gaitā. Par cik ir palicis ļoti maz laika, tad mēģināsim salikt to pašu nelielām izmaiņām. To es to parādīšu šī video laikā gaitā, kādas izmaiņas tad šeit būs. Bet pagaidām tad jaucam ārā šo pašu un tad jau skatāmies tālāk, kas tur notiekās, cik viņš labs ir arī no iekšpuses. To es gribēju jums parādīt, es te kādam mājdzīvniekam būšu mājas atņēmis. Vispār šitiem visiem vējveidniekiem te vienmēr krājās pilns ar visādiem sū, kurus neviens nekad netīra, un viņus pat īsti nevar iztīrīt, kamēr nav noņemts ieplūdnieks. Labi, maucam tālāk. Ko viena galva ir noņemta, pirms es ņemu otru nost, es gribēju parādīt vienu lietiņu. Ja tev kādreiz ir uzīs un tu viņu jauc ārā, tad pirms tu ņem sadalenes, ieskrūvē šeit skrūvīti. Viņam ir kur dalītais zobartiņš, kurš ir uzspriegots ar atsperi. Un tajā brīdī, kad ieskrūvē skrūvīti, viņu nobloķē un var droši ņemt ārā. Ja viņu aizmirst ieskrūvēt vai neieskrūvē, vispār ņemot ārā, viņš atbrīvojas. Viņu var pēc tam atkal uzspriegot, bet vienkāršāk ir ieskrūvēt skrūvīt no sākuma. Jaucam nost otru galvu un skatāmies, kas mums ar virziņiem darās. Donora motors ir izjaukts. Kā saka, liekam jaunu bildi iekšā. Ņēmu savu veco bloku rekur. Visu satīrīju, samazgāju. Neesmu fans likt vecās šāles atpakaļ, lai arī viņas bija super labas. Tur viss bija kārtībā. Liksim jaunas gan pamatniekiem, gan klaņiem. Metam iekšā šāles, kloķeni. Tad darīsim lietu, kas saucas kompresijas pakāpi. Samazināsim kompresijas pakāpi, bet par to tad bišķiņ vēlāk. Plastigēģu pārbaudījām zazariņu. Šeit te var redzēt, fokusējās vai ne, 0,05 mums ir. Pamatniekiem viņš čotka, tad liek arī pirmo kakliņu atpakaļ un mācam tālāk. Kloķene ir vietā, ieliku arī virzuļus ar klaņiem, kurus uzlīdz augstāko maiņas punktu. Izmērīsim, cik mums te tilpumiņš ir, izmērīsim galvā tilpumu un pārējais mums ir sarēķināmie izmēri. Sarēķināsim, cik mums šobrīd ir tā kompresijas pakāpe. Ko, draugi, atnākos mums paciņi ir. Šeit te mums būs viena tāda forša lieta no viena mana forša drauga. RJ autoservis ultraspiņas mazgāšana. Eļas sūknis, smuks tīrs samazgāts. Aizsūtīju viņam arī aizzemes ar klaņiem. Visas rieviņas gropītas. Viss smuki tīrs. Varam turpināt darbus. Turpinām kompresijas pakāpi, liksim viņus iekšā, sapratīsim, cik mums vajag novirpot no virzuļa. Izmantosim 2 galvas blīves vai slāņus no blīvēm. Liksim 1,8 mm blīvi, oriģinālā ir 1,3.
Pieliksim no otras blīvas vēl 2 slāņus klāt. Novirposim bišķiņu no virzuļiem. Dabūsim kompresijas pakāpi ap 9. Un es domāju, ka te visam jābūt ļoti smuki tad tagad ir. Nu ko, viens testa virzulis ir apvirpots. Noņēma 0,5 mm un noņemot šeit 0,5 mm, uzliekot 1,8 blīvi. Es iegūstu no kompresijas pakāpi 9, kas man arī ir mans mērķis. Tā kā maucam ar visiem tagad 8 virzuļiem un liekam kopā bloku. Gribēju parādīt vēl jums pāris lietiņas, kas attiecas par manu uziju. Savirpot virzuļu, visiem noņēma beigās no 6 mm. Uzliku visus svariem, viņi tur atšķīrās par 1 gramu. Viena pusē jau sākumā arī pirms virpošanas bija vieglāk nekā otra. Plus mīnus tur tā arī piedzinu. Tur starpība ir pusgramiņš. Uzliku eļas sūkni, ūdens sūkni. Eļas sūkni uzliku no savu rezervas motoru, jo manam eļas sūknim šeit te pēc raganas katla avārijas izlūzas stūris. Ar tādu es nobraucu arī līdz sezonas beigām, bet man tas īsti nepatika, un par cik šobrīd bija iespēja, tad uzliku eļas sūkni. Principā mums te paliek ielikt blīvslēgu. Un kas iet runa par uzijām, ko es vēl gribēju parādīt, tad uzijām dara LS šķelto klaņu skrūvis. Un vēl kas ir par eļas sūknī, šeit ir redukcijas vārsts un es palīdzu 2 mm šaibas apakšā, lai dabūtu eļas spiedienu lielāku. Jo oriģināli viņam ir kaut kādi 4,5 bāri slodzē, tad paliekot 2 mm šaibiņu. Man bija 6 bāri, 6,2 kaut kā tā. Tas attiecas par uziju, tas kas attiecas par žurku, M50, M52. Tur jāliek ar apakšā 6 mm šaiba zem redukcijas vārsta. Un tad var dabūt eļas spiedienu 5,2 bāri. Tur salīdzinoši diezgan vairāk ir jāliek nekā šim te motoram. Tad eļas plēvīt visur daudz labāk veidojās un nerojās šāls apkārt. Teiksim tā. Šeit ir oriģinālā blīva, Toyotas metālniece. Viņa 4 slāņu blīva, oriģināli 1,3 mm. Ņemšu 2 blīvas, man 2 ir. Vienu esmu izjaucis. Šeit te var redzēt 4 slānīši un šos te 2 slānīšus ieliksim klātē šai te blīvei, lai dabūtu 1,8 mm. Un tādā veidā tad mums būs kompresijas pakāpe 9. Jāsatīra blīve ir, jāskrūvē āri peškas, jāpāriet pāri vārstu atstarpēm, bet cik Toyotai viņi šaibojās. Te var redzēt, te ir šaibiņas apakšā. Šeit te laikam labāk var redzēt. Ir šaibas, ka es pirmo reizi viņu liku kopā, tad es tur visu sadarīju un tad nobraucu sezonu, pussezonu, sauc kā gribi. Pāriešu pāri, paskatīšos, vai viss tur ir kārtībā, vai joprojām tur ir to, ko es tur biju salicis, un ja tur viss ir ok, tad lieku galvu virsū. Un tā, te es sagatavoju visas 6 blīvas daļas secībā, kā es viņas likšu virsū, un par cik šoreiz izmantoju lietot vecās blīvas, kas vienreiz jau ir bijušas, viņām defektu nav. Tad ir viens tāds superlīdzeklis, šāds te Loctite. Viņš ir jāuzpūš plānā kārtiņā, no abām pusēm, 10 minūtes atļaujam nožūt. Liekam visus slāņus virsū un maucam virsū galvu. Tā kā nopūtīšu šos te, tad saskrūvēšu āri peškas blokā un tad arī lieku galvu virsū. Nu ko, viena puse ir salikta. Principā maucam otru pusi uz opsiksnu karteri un ieplūdnieku. Baigi nekā interesanti te vairāk nebūs, tā kā visdrīzāk tad salikšu visu šito te un te jau jāceļ iekšā un jāšķi dūmā.
Ko, šodien ir tā diena, 20. marts. Esmu uz Daino, turam īkšķus par to, vai es šogad braukšu vispār vai nebraukšu. Labi, visam jau vajadzētu būt kārtībā. Vajadzētu. Daino vienmēr ir izaicinājums. Skatāmies un maucam. Tāda ļoti īsumā saregulēja vidējās daļējos sloks. Pāris reizes uzbraucu pāris griezienus, šobrīd ir no 7 pāri postiņš. Stipri par maz, te ir gadījis 400 zirgi un 615 ņūtoni. Krač vajag vēl. Vajag vēl. Pušam vēl. Pušam vēl. Davai, aiziet. Viss? Jā. Īsumā šis ir tieši tas, ko es vēlējos. 700 ņūtoni, 500 zirgi un diapazons no šejienes. Hell yeah! Vai 8 bēdīgi? Vienam problēma. Mums sākā beidzās degviela. Nopietni! Tu jau ielēji vienu kannu pilnu. Šis bija pirmīt pilns. Un tur vairs nekā nav. Tev patīk ēst. Taču vai karstiem? Tiekamies trasā.